Latvijas klasiskā problēma – balkons bez jumta. Kas un kā mums notiek. Nu ko, flīzes jau es esmu pārdzīvojis. Bija kaut kā 10-15 gadi. Droši vien jau 5, bet varbūt arī vairāk uzliku kā pagaidu risinājumu šos te IKEA dēļus, kas ir tīrīti un lec ārā, bet nu nav varšana, jā, bišķi pa dārgu, man liekas, sanāk 15-20 eiro kvadrātmetrā. Ņemšu šito visu nost, par ko es esmu priecīgs, ka es ieliku vienkārši ruberoidu. Ir vēl ideālāks variants PVC, kas ir saucamie norvēģu balkoni. Bet nu tāds izskatās mums šobrīd tas IKEA variants, bet ruberoids viss ir kārtībā. Te visi pa smuko, notīra ar karčeru un iet tālāk. Ko es likšu? Es likšu kompozītu siešu šeit, virzienā uz noteci. Un šādi likšu laikam tad dēļus sanāk. Nu, kādi citi varianti, ko piedāvājat, kādas idejas pār balkonu? Domāju, ka tas tāds labs variants ir izdomāts, ko darīt. Un vēl starp citu meklēju kaut kādu labāku, izturīgāku risinājumu šitiem zempoda uz ritenīšiem. Jo, ja tu neliec uz ritenīšiem, tad tev baigi pūst viss tā grīda. Piesakot Dzīvoklis LV.